Es uzsveru to domu, ka dievbijīgai sievietei nav jāspiež to darīt, tā uzvesties. Ir mans uzdevums un jebkura cita cilvēka uzdevums, kurš runā no vārda, ir vienkārši izskaidrot no vārda. Un tālāk, ja sievietei ir Dieva gars, viņa gribēs sekot, viņa gribēs atbilst tam, kas tur rakstīts. Tā nebūs nasta, nebūs grūti to izdarīt. Un arī teica par to, ka pēc tā īsmā ir viena no lietām, ko Dievs tā ir iekārtojis, ka ļoti viegli var atšķirt kristiešus vai kristiešu draudzes. Un mūsdienās ir šī liela atšķirība. Ja svētais gars vada draudzi, tad tur būs tā, ka sievietes negribēs mācīt, negribēs valdīt. Bet savukārt ir daudzas draudzes, kur sievietes tieši uzņemās to lomu, kur sajauc lomas ar vīriešu lomām un tīšām māca un ignorē skaidras raksturvietas. Un līdzīgi tāpatās arī par vīrieti runājot. Ja vīrietis ir glāts, viņš sirdī gribēs vairāk darīt priekš sava kunga. Viņš negribēs darīt tikai minimumu, tikai to, ko kāds tur pasaka, kā labāk darīt, bet viņš gribēs skatīties rakstos, kā es varu būt labāks vīrietis, kā es varu būt labāks vīrs, tēvs un vadīs ģimeni pareizajos ceļos. Un tā ir viena no lietām, kas raksturo dievbijīgu vīrieti, ka viņš ir jābaksta, sieva viņu baksta, ej uz draudzi vai dari to, bet ka viņš pats gribēs, un viņš vēl virzīs citus, viņš vēl gribēs, lai citi viņam seko. Un tad tās raksturvietas, divas raksturvietas par vīriešiem ir saistībā ar šodienas tēmu. Ir 1. Timotejam 2, kur tā bija pēc tam arī tālāk par sievietēm rakstīts, bet tur ir par vīriešiem teikts, tāpēc es gribu, lai vīrieši lūdz ikvienā vietā paceldami svētās rokas, bez bardzības un šaubīšanās. Un otrā raksturvietā ir 1. Korintiešiem 11.3, kur viņš saka, bet es gribētu, lai jūs zinātu, ka ikviena vīrieša galva ir Kristus, un sievietes galva ir vīrietis, un Kristus galva ir Dievs. Un šeit arī man ir jāpiebilst, ka ir bišķi nozīme tulkojumam, jo Gliks iesāka tulkot kā vīrs un sieva, bet daudzkārt cilvēki to saprot kā tikai precētā kontekstā. Bet šeit ir vīrietis un sieviete. Ikviena vīrieša galva ir Kristus, ikviena sievietes galva ir vīrietis. Un tas ir šīs divas raksturvietas, kuras gribēju nedaudz apskatīt par to, kas ir viens no galvenajām īpašībām, kam jāpiepildās, jāparādās dievbijīgā vīrietim. Un tas, kā es to varētu īsumā noraksturot, drošums, pārliecība un ticība. Sievietēm viņš uzsvēra kaut ko citu, viņš neteica tās lietas, viņš sievietēm uzsvēra kaut ko citu, viņš pat teica, kā bija Pētera vēstulē, neatceros, kā tur bija ar kaunīgumu vai ar kaut kādu tieši pretējas tās īpašības gandrīz vai tā kā, varbūt varētu izlasīt pēc tam. Bet tād vīrietim ir jābūt zinām virzienam, viņam jābūt drošumam, jābūt ticībai, paļāvībai uz Dievu. Un dažkārt cilvēki skatās uz šo lietu pasaulīgi cilvēku, un viņi domā, ka tas tā ir, ka vīrieši ir pārliecinātāki nekā sievietes, tāpēc, ka viņi tā ir izaudzināti. Un es intereses pēc vienkārši ierakstīju internetā, kā tur ir, un vai sievietes vai vīrieši, kur ir pārliecinātāki. Un, protams, daudzkārt atradu daudz rakstus par to, ka vīrieši ir pārliecinātāki, vai viņiem ir lielāks novērtējums pārliecība par sevi. Un tad tur bija tāds skaidrojums, pasaulīgi cilvēki skaidroja, viņi teica, ka tas ir tāpēc, ka mēs tā ieaudzinam. Tāpēc, ka zēniem ieaudzina, ka lai viņiem jābūt pārliecinātiem par sevi, pašiem jārisina problēmas, bet savukārt meitenēm ieaudzina, piemēram, runājot, pieklusināt balsi, vienmēr paļauties uz tēvu brāli, sagaidīt, ka nāks baltais bruņinieks un tam līdzīgi. Bet patiesībā ir nedaudz citādāk, ja mēs skatāmies uz mūsdienu kultūru, vairs tas netiek tā ieaudzināts. Sen jau vairs tā nav. Jau, ja mēs pavēršam savas domas, padomājam par to, kas ir televizoros un visur citur, tur tiek mācīts feminisms. Es nezinu, vai to esat pamanījuši, bet ļoti, ļoti skaidri tas tiek mācīts. Piemēram, dažādās multinēs vai filmās sievietes figūra, viņa ir pārliecināta, viņa ir stipra, viņa ir valdonīga, un vīrietis tāds kaut kāds gļēvais, tāds muļķīgais un tāds, kaut kāds tur, netiek galā ar savām situācijām. Es neesmu skatījies pārāk tās multinēs, bet zinu, Simpsoni un vēl kaut kādi tur tēva loma parasti ir tāda, viņš tāds, nekas viņš īsti nav, viņš ir tāds kaut kāds muļķis.
Un caur šo, un arī caur visādām mūziku un visu ko citu, mūsdienu sabiedrībā patiesībā tiek ļoti stāstīt cilvēkiem, ka sievietei jābūt tai valdonīgai, ka viņai jābūt stiprai, jābūt jāuzvar un tam līdzīgi. Bet tik un tā, tas nestrādā. Tik un tā ir arvien vairāk depresīvas sievietēm, jo viņas nespēja tādas būt. Viņas nespēja līdz galam būt tādas kā vīrieši. Jo tāpēc, ka Dievs ir sadalījis lomas, ko cilvēks nekad nevar izjaukt. Dievs iedeva katram dzimumam savas īpašības, savas spējas, un viņi kopā darbojas un papildina viens otru. Sievietei nav jācenšas būt valdonīgai, lai viņa tiktu sadzirdēta, ne arī vīrietim jācenšas būt sievišķīgam, lai viņš tiktu uzskatīts par mīlošu. Katram ir savas fiziskās un emocionālās īpašības. Mēs to esam runājuši saistībā ar bērnu audzināšanu un visādām citām lietām, ka vienkārši nav, katram ir citas priekšrocības. Vīrietim nav maigas balss, viņš nespēja ar bērnu runāt tik maigi kā sieviete, nav iespējams. Bet savukārt sievietei nav zemes balss, viņa nevar tā skaļi runāt sabiedrībā uz citiem cilvēkiem, viņa vienkārši tā nav. Un tāpatās arī daudzas citas lietas, ko Dievs ir iedevis. Neatkarīgi no tautas, reliģijas vai kā savādāk, ir vīrieši un sievietes. Un tātad par vīriešiem. Viņš saka šajā vēstulē Timotejam 2 lietas, vai 3 lietas, kad viņš saka, lai viņi lūdz, es gribu, lai vīrieši lūdz ikvienā vietā bez bārdzības un bez šaubīšanās. Tad pirmkārt par šo lūdz ikvienā vietā, kas tur īsti domāts. Un tas, kā es to saprotu šeit, ir, ka viņi visur ir gatavi meklēt Dievu, vai visur ir gatavi pielūgt Dievu, vadīt pielūgsmi, vadīt kalpošanu Dievam. Jo vīrietis nevar slēpties aiz citiem, meklēdams, lai viņi iet sludina, lai viņi iet pielūdz, lai viņi pieņem lēmumus. Jo te rakstīts, ka vīrieša galva ir Kristus. Ikviena vīrieša galva ir Kristus. Arī neticīgā vīrieša galva ir Kristus. Ik viens atbildēs. Jo Kristus būs tas, kurš tiesās visus. Vienalga, vai tu biji ateists, vai tu biji budists, vai kristietis, vai kas. Viņš visus tiesās. Un ikviena vīrieša galva ir Kristus. Vīrietim būs jādod par sevi, savu ģimeni, visiem apkārtējiem, kuriem viņam ir ietekme. Un tāpēc arī šajā 11. nodaļā ir nedaudz par šiem galvas apsagiem, ja runāts par to, kāda ir šī kārtība, kā ir Kristus, vīrietis un ir sieviete. Un ja tas būtu vajadzīgs, mūsdienas jauniešiem būtu jāsaprot šī lieta, ka, ja tu nespēji parūpēties par citiem, ja tu nespēji vadīt citus, tad tu nevari nemaz precēties. Un, ja tu nespēji būt tāds vīrietis. Un tāpēc arī daudzās kultūrās ir joprojām tradīcijas, ka vīrietim ir jāizdara kaut kāda lieta, lai viņš varētu vispār pretendēt uz to, ka viņš ies un viņš bildinās to sievieti, vai viņš prasīs, vai viņš var precēt to sievieti, vai viņam jāuzbūvē māja, citās vietās ir jāiesēj kaut kāda labība un jānovāc un tā raža visa jāiznes. Vai kādas lietas, kur jāpierāda, ka tu esi spējīgs vīrietis, spēj parūpēties. Un es gribēju izlasīt dažas raksturvietas, kuras arī ir zināmas, manuprāt, bet vienkārši par to, ka vīrieša atbildība ir ģimenē un apkārt vadīt kalpošanu Dievam. Piemēram, par Ābrahāmu, 1. Mūzes 18, Dievs teica, vai es slēpšu no Ābrahama to, ko es daru, jo Ābrahāms bez šaubām kļūs par lielu un varenu tautu, un visas zemes tautas viņā tiks svētītas, jo es viņu pazīstu, ka viņš pavēlēs savus bērnus un savu saimi pēc viņa, un tie turēs tā kunga ceļu, darīt taisnīgumu un tiesu. Te rakstīts, ka Ābrahams pavēlēs un viņi turēs. Tas nozīmē, ka viņš ir galva un viņš vadīs visos ceļos. Es arī domāju, ka tajā laikā, cik es varu saprast no Bībeles, ka tajā laikā arī cilvēku attiecības bija daudz tuvākas nekā arī mūsu ģimenēs pat ir. Jo es iedomājos to situāciju, Dievs Ābrahām teica, visiem vīriešiem jāapgreizās. Un cik viņam tur bija kalpi un kas tur vēl, kalpu bērni vēl. Un visi uzreiz to izdarīja. Nebija nekādu dumpju, nebija nekādu šaubu, vienkārši, ja Ābrahāms tā saka, viņš kalpo Dievam, mēs visi kalpojam Dievam, mēs tā visi darām. Kaut arī tas varbūt liekas tā kā, kas tā par lietu, kas mums jādara. Un tad viņš saka, viņš pavēlēs, un visi viņi turēs. Tad par Jēkabu arī rakstīts tā 35. nodaļā 1. Mūzes, kur Jēkabs sacīja, Dievs sacīja Jēkabam, celies, dodies uz Bēteli un mājo tur. Un taisi tur altāri Dievam, kas tev parādījās, kad tu bēgi no Ezava sava brāļa sejas.
Tad Jēkabs sacīja savai saimei un visiem, kas bija ar viņu: atmetiet svešos dievus, kas ir starp jums, un esiet tīri, un pārmainiet savus apģērbus, un celsimies un dosimies uz Bēteli. Un es tur taisīšu altāri Dievam, kurš man atbildēja un uz spaidu dienā, un bija ar mani ceļā, kurā es gāju. Un tie deva Jēkabam visus svešos dievus, kas bija viņa rokā, un visus savus auskarus, kas bija viņa ausīs. Un Jēkabs tos paslēpa zem ozola, kas bija pie Šehemes. Un tad mēs arī redzam, ka viņš teica, un viņi darīja. Viņi sekoja vienkārši līdzi. Un tāds bija viņa uzdevums. Viņa uzdevums bija to darīt. Un tā rakstiet, ko jūs, iespējams, visi esat dzirdējuši par Jozo, kad viņš iegāja apsolītajā zemē, un viņš teica izrēliešiem: izvēlēties šajā dienā, kam jūs kalposiet, vai dieviem, kuriem jūsu tēvi kalpoja, kas bija plūdu otrā pusē, vai amoriešu dieviem, kuru zemē jūs mājojat. Bet kas attiecas uz mani un manu namu, mēs kalposim tam kungam. Tad viņš noteica, viņš teica, mans nams kalpos. Nevis, ja mana sieva piekritīs, vai ja maniem bērniem nebūs iebildumu, bet mans nams kalpos. Viņš teica, es zinu, ka mēs kalposim Dievam. Tas ir vīra uzdevums dedzīgi meklēt Dievu un vadīt savu ģimeni, pielūgsmē un ar piemēru. Tas ir vārda lasīšanā, lūkšanā, stāstot citiem, dalot un pašam izdzīvojot, cīnoties pret grēku. Un vīriešu uzdevums pirmkārt ir izvērtēt to, vai ģimenē nav kaut kādas lietas, kas nav pareizas, vai kaut kādas lietas, ko mēs daram, nav grēki, vai tas, ko bērni dara, tas nav kaut kādā veidā grēcīgi. Vīriešu uzdevums tas ir pirmām kārtām. Un tad viņš saka, ka mēs kalposim Dievam. Un to mēs arī lasām sakām vārdos par to, kur Salomons teica, klausies sava tēva pamācību, un jo viņš tev vadīs pareizā ceļā, un visādas citas lietas viņš tur stāstīja. Tēva uzdevums ir pamācīt, mācīt, kas ir kalpošana Dievam. Un nevis vienkārši par Dievu, bet ka tu nevis vienkārši izstāst saviem bērniem, jā, Dievs ir tāds, un tad darat, ko gribat, vai izlasu kādu bībeles stāstu, vai pastāstu kādu bībeles stāstu, bet nē, ka mēs visas nams kalposim, mēs iesim uz Kristus draudzi, mēs kopā kalposim, mēs kopā mācīsimies, kopā augsim, meklēsim to, kas ir pareizs, kā ikdienā kalpot Dievam. Arī par bīskapu ir rakstīts, ka viena no prasībām ir tāda, kas labi valda savu paša namu, kam savi bērni ir pakļauti ar visu krietnumu. Te nav nekādu jautājumu par to, ka kāds cits tur tajā namā kaut ko var izdarīt un tā, bet viņš valda šo namu. Daudzi vīrieši, es domāju, lielākā daļa vīrieši arī, miesīgi viņi iekāro laulību, viņi iekāro būt ar sievieti, bet viņi nedomā par atbildību, kas sekos. Kas pēc tam ir jādara? Un viņi nav būt cienīgi vīri un tēvi. Tāpēc arī daudzi cilvēki iekāro runāt no Dieva vārda. Es nezinu, kas viņus mudina daudzus cilvēkus runāt no Bībeles vai runāt par Bībeli, kaut ko tādu. Uzstāties, būt draudzes ganiem, bet viņi nav gatavi rūpes uzņemties par Dieva avīm. Nav gatavi ziedot sevi, jo šeit viņš saka tāds, kurš labi valda savu namu. Ka viņš spēj parūpēties, un tad viņš spēs parūpēties ar pārējo. Viņš spēs sevi ziedot. Jo daudziem ir tā izveidojies, ka mūsdienos, ka mācītājs ir tā kā vienkārši profesija. Kas tu būsi? Es būšu celtnieks, es būšu ugunsdzēsējs, es būšu mācītājs. Tur ir normāla alga, tur tā. Bet tas tā nav. Dievs tā nebija paredzējis. Un daudzi to tā uztver, un viņiem vienkārši sagatavojas svētdienā, bišķi kaut ko norunā, un tad saņem algu. Bet Jēzus teica Pēterim, gani mana savis. Un Pēteris mēs redzam, ka viņš patiešām palika ar viņām pastāvīgi. Viņš bija tas, kurš vadīja. Tad, kad pienāca vasarsvētku diena, Pēteris bija, lai viņš pirms tam bija tāds, es nezinu, vai gļēvs vai kā noteikti pateikt, viņš nodeva Jēzu. Viņš aizgāja prom, viņš nobijās, bet pienāca vasarsvētku diena, un Jēzus bija teicis, gani mana savis, un viņš saprata, ka viņa atbildība ir uzstāties un teikt, kas te tagad notiek. Viņš uzņēmās šo iniciatīvu. Pēc tam viņš arī vadīja katru reizi, viņš bija klāt visās lielajās pasākumos. Beigās viņš atdeva arī savu dzīvi, cīnoties par šo cīņu. Un tātad vīriešiem jābūt tiem, kas vada sievu, vada ģimeni, vada tos, kas ir apkārt, kuri ir ietekmējami, kuri ir tavā ietekmē. Un vīriešiem jābūt tiem, kas ir patiesības sargi sabiedrībā, tie, kas sargā tikumu, tie, kas sargā Dieva likumu vērtības, tur, kur Dievs katru ir ielicis. Jo sievietēm nav paredzēts tāds uzdevums. Sievietēm ir citi uzdevumi.
tas ir vīriešu uzdevums. Un vīriešu neizdarība neattaisno sieviešu valdīšanu, ne arī sieviešu uzņēmība neattaisno vīriešus neko nedarīt. Ja, piemēram, ka tu redzi, tur jau sievietes tiks galā. Nē, tik un tā, tev ir jāiet. Vīrietim ir jāiet un jādara tas. Un arī man patīk tāds piemērs ir ar Salomonu, kur viņš bija šis ķēniņš. Mēs zinām, viņš nebija labākais ķēniņš, bet dažas lietas, kas viņā izceļās, kad viņš bija pabeidzis Dieva namu, viņš nometās visas tautas priekšā uz ceļiem, rakstīts, ka viņš izplata savas rokas pret debesīm, sacīja, kungs, Izraēla Dievs, nav neviena Dieva, kā tu augšā debesī. Tur viņš sāka lūgt to garo lūkšanu. Bet viņš visai tautai parādīja, kā ir jākalpo Dievam. Viņš bija ķēniņš, un viņš tādu uzbūvēja templi pirmkārt, viņš visu sagatavoja, un otrkārt viņš bija tas, kurš visas tautas priekšā vadīja šo lūkšanu un rādīja, kā ir jākalpo Dievam. Un vīriešiem tātad jābūt tik vienā vietā gataviem kalpot Dievam bez traucēkļiem, vadīt arī pārējos. Un divas lietas, tad, kas šajā Timoteja vēstulē rakstīts bez bardzības un bez šaubīšanās. Tātad, pirmkārt, bez bardzības, jeb dusmām. Tas nozīmē, ka tas ir tāds vīrietis, kas nav skarbs pret tiem, kas ir viņa padotie, vai tie, kas ir viņu. Ir ceļšķirs pret sievu. Un Pētera vēstulē arī šī raksturvieta, kur viņš saka, tāpat jūs vīri mājojat ar tām atbilstoši atzīšanai dodat sievai godu kā vājākajam traukam. Un kā kopā būdami dzīvības, žēlastības mantinieki, lai jūsu lūkšanas netiek traucētas. Un tā ir ļoti, ļoti interesanta lieta, ka viņš to tā uzsver, ka ja tu necieni sievu vai tu izturies kaut kā nepareizi pret sievu, tavas lūkšanas var tikt traucētas. Un es esmu piedzīvojis to, es domāju, ka ir citi vīrieši, kuriem sievas, viņi to piedzīvojuši, ka tas tā notiek. Vienkārši tu nespēji pavadīt normālu laiku ar Dievu. Un te viņš saka, nevis lūdzēt tā, tā kā viens no variantiem ir lūgt bez bardzības, bet varat arī lūgt tā, bet viņš saka, viņa doma ir tāda, tu nemaz nevari citādāk lūgt. Nav variantu. Tas ir tas, kā tev ir jālūdz. Jo lūkšana bez bardzības un šaubām, ar bardzību un šaubām, viņa netiks uzklausīta. Vienkārši tā nav opcija lūkšanai. Tu nevari dusmīgs iet un lūgt Dievu. Tu nevari būt apskaities uz sievu vai apkārtējiem un cerēt, ka Dievs ar tevi būs labā sadraudzībā. Kolosiešiem 3.19 teikts, vīri mīliet savas sievas un nesiet pret tām skarbi. Ka nav iespējams vīrietim, kurš ir skarbs pret savu sievu, viņam meklēt labas attiecības ar Dievu, un es kalpošu Dievam, es būšu varens sludinātājs. Un man arī tā ir vairākas reizes bijis, ka varbūt nekas liels, nekas īpašs manā acīs, bet es esmu kaut ko pateicis, kaut ko izdarījis, un es vienkārši nevaru kalpot Dievam. Ir bijis pat tā, ka es gribu braukt sludināt, un es nevaru aizbraukt sludināt, kamēr es neesmu salabis ar sievu. Es nevaru praktiski neko padarīt. Un arī, lai cik liels būtu sludinātājs, un daudzi cilvēki skatās tikai uz to ārējo darbu. Kā viņš tur sludināja, kā viņš tur stāstīja, kā cilvēki tur atgriezās un cik skaistas viņam runas. Bet ja viņam nav mīlošas attiecības ar sievu, ar ģimeni, tad Dievam tas darbs nav vajadzīgs. Kā es arī iepriekš minēju, ja cilvēks runā patiesību, bet ja viņš pēc dabas ir vienkārši dusmīgs visu laiku, tad vienkārši to nevajag darīt. Jo kā mēs varam dusmoties uz savu tuvāko un nākt pie Dieva lūkšanā un tēlot, ka es viņam kalpoju, es esmu ar tevi, nav iespējams. Un vīriešiem ir tāda teikts, lai vīrieši lūdz ikvienā vietā, pirmkārt bez dusmām, tad pirmkārt, ka tev jābūt gatavam lūgt ikvienā vietā, bet otrkārt, Dievam nevajag skaistas lūkšanas, viņš grib, lai mums nav šīs dusmas, lai nav šīs bardzības. Un otra lieta, ka bez šaubīšanās, tas nozīmē ticībā, ka es lūdzu, un es pilnībā ticu, ka Dievs to uzklausīs. Es netēloju, es neizliekos. Jo es zinu, arī cilvēki lūdz automātiskas lietas, un viņi nemaz nedomā, viņi netic, ka Dievs to uzklausīs. Viņi vienkārši neticē, varbūt Dievs uzklausīs, varbūt nē. Vai arī viņi noskaita tāpēc, ka kāds viņam teica, pielūdz to lūkšanu par mani, un viņi nolūdz par to. Bet nē, ka tu lūdz ticībā, ka tu neizliecies, ka tev ir šī pārliecība, ticība, tev ir šis drošums. Un tā viena no lietām, kam vīrietim vajadzētu būt, un kas varbūt tiek mācīts vairāk puišiem, bet kas arī ir dabīgi ielikt, es nezinu, kādā veidā ar kādiem hormoniem un ko tālāk. Bet vīriešos ir ielikts iekšā, ka viņi grib būt pārliecināti, viņi grib būt pašpārliecināti par savu rīcību droši.
Un, ja mēs lasām veco derību, kur ir daudz dažādi stāsti par karu, Dievs nekad neteica sievietēm, esiet tur drosmīgas karā, ejiet tur uzvarēt un vēl kaut ko. Viņš to teica vīriešiem. Viņš Jozovam teica, esi drosmīgs. Piemēram, man patīk Jozova 1. nodaļa, kur viņš, Mūzus teica, Dievs teica, un pēc tam atkārtots. Viņš teica, esi stiprs un drosmīgs, jo šiem ļaudīm tev būs sadalīt par mantojumu zemi, ko es zvērēju viņa tēviem to dod. Tad viņš pateica, esi stiprs un drosmīgs. Nākamais pants, viņš saka, tikai esi stiprs un ļoti drosmīgs, lai tu vari ievērot darīt atbilstoši visam likumam, ko Mūzus mans kalps tev pavēlēja. Un tad pēc tam viņš saka vēl kaut kādas lietas, un tad viņš saka, vai es tad neesmu pavēlējis, esi stiprs un drosmīgs, nebaidies, nedz esi izbiedēts, jo tas kungs tavs Dievs ir ar tevi kurpien tu ej. Tā Dievs pavēlēja Jozo vairāk kārt, un arī pēc tam tie virsnieki, kas nāca pie viņa, viņi arī teica, mēs iesim tavā pavadībā, bet tikai esi stiprs un drosmīgs. Viņam nemitīgi tas tika atgādināts. Arī pateikts, ka bailīgie neiemantos Dieva valstību. Tad šī lieta nav jautājums, vai tā vajag būt vai ne. Un šaubas, protams, karā nav laba vieta. Mēs vairs neejam karā, un Dievs mums nav sūtījis karā, bet tajā laikā Dievs tā rīkojās, viņš iznīcināja tās tautas caur izrēlēšu rokām un sodīja viņas. Un viņš viņiem pavēlēja izrēlēšanu, kas vietēji karā viņiem jābūt drosmīgiem. Dievs zināja, ka viņš izdarīs visu viņa vietā. Viņa uzdevums bija būt drosmīgiem. Viņiem pat nebija dažkārt gandrīz nekas jādara. Vienreiz, kad Dāvids gāja pret kaut ko, man liekas, tur bija tā, ka teica, ka tu dzirdēsi tur kaut kādi soļi, koku galotnēs, es izēju karot tavā priekšā. Un tā ik pa laikam Dievs vienkārši izgāja un iznīcināja. Bet viņš teica, esiet stipri un drosmīgi. To viņš teica vīriešiem. Arī viņš iedod tādu likumu, ka tad, kad iet karā, tur ir tāds likums, kurš vīrietis ir, kas ir bailīgs un gļēvs, lai viņš iet un atgriežas savā namā, lai viņa brāļu sirds nenogurst, kā arī viņa sirds. Tad viņam pat bija jāiet projām, lai viņš nesagāna vēl pārējos. Mēs to redzam, Dievs tā vienkārši ielicis, es nezinu to skaidrojumu visu, bet vīrieši ir gatavi riskēt daudz vairāk. Kaut kas bija teicis, ka viņi mazāk domas tam pievērš, piemēram, ka kaut kā taisās notikot negadījums. Sievietes vairāk ieguldā, vai darīt tā, vai darīt tā, vai darīt tā, vai darīt tā. Vīriešiem ir tikai, vai darīt tā, labi, es daru tā. Un kaut kā tā, apmēram, divi varianti, un es daru tā. Ka viņš ir vairāk gatavs riskēt. Viņam ir, Dievs tā vienkārši ietis, ka viņam ir vajadzīgs daudzkārt tā rīkoties. Un tas, kā vīrietis var iegūt pārliecību, ir tikai, ir divi varianti, tas, kā es saredzu. Viens ir pārliecība par to, ko viņš dara, vai pārliecība par to, ko viņš runā, ka tas ir pareizi. Pirmais ir balstoties uz Dieva vārdu. Viens ir pareizais variants, otrs ir nepareizais variants. Pirmais ir balstoties uz Dieva vārdu. Ja vīrietis ir pilnībā balstīts uz Dieva vārdu, un viņš tic, ka tas ir patiesība, un vienalga, ko cilvēki teiktu, tur oriģināli tur tā, un tā īstenībā tur tā nevajadzēja būt Bībelē, un tur kāds tur ir ielicis. Ja viņam ir Dieva vārds kā pamats, neviens viņu nevarēs izšaubīt, izgrozīt. Tas ir pamats. Arī ko kāds teiktu, vai kāds viņu mēģināt izšaubīt, tev ir šis vārds. Atcerieties arī šeit 3 Daniēlā paziņas vai draugi. Viņiem bija Dieva vārds. Viņiem bija Dieva vārds, tev nevajag klanīties citiem dieviem, pielūgt elkus, klanīties tēliem. Nekas viņus nekustināja. Pilnīgā pārliecībā viņi iegāja uguns ceplī, ka Dievs viņus var izglābt. Jo Dievs taču teica neklanēties. Esmu greizsirdīgs Dievs. Savukārt Nebukadnēcars, kurš izskatījās pārliecināts, kurš izskatījās, viņš vadīja valsti, viņam bija jābūt pārliecībai. Viņš mainīja savas domas, viņš pagriezās, viņš vairs nebija tas pats Nebukadnēcars, kurš pirms tam, viņš saprata, tas ir īstais Dievs, te kaut kas nav vēl kārtībā, viņam nācās šaubīties. Bet šie 3 viņi nemainījās, viņi nekustējās, jo viņu pārliecība bija Dieva vārds. Un ko es varu pateikt par to, par vīriešiem kopumā, pārsvarā vīrieši ir pārliecināti. Un tam tā ir jābūt. Tas nenozīmē, ka visiem vīriešiem, kuri runā ar pārliecību, ir patiesība. Un tas var būt ļoti pieviļoši, jo ļoti daudz internetā runā, visu kaut kur runā, viņi runā ļoti pārliecinoši. Dievs vienkārši tā ielicis, ka viņiem tādiem gribās būt. Jo kā tas arī būtu, ja, piemēram, es runātu vai
kā cits draudzē mācītu, un es katru reizi teiktu, es nezinu, vai tā īsti ir. It kā, jā, es domāju, bet, ko jūs domājat? Es nezinu, varbūt tā ir, varbūt tā nav. Es domāju, kas man vainas? Tā kā, būs 1000 gadu valstība, bet, ir arī citi viedokļi. Tā kā, varat papētīt, varbūt, kā tur ir. Tā kā, ja es visu laiku šaubītos, tā kā es neklausītos man ir jābūt pārliecībai, bet man ir jābalsta uz Dieva vārdu. Un tad mums jābūt pārliecinātam, ka mēs runājam patiesību. Es zinu, ka mēs visas lietas līdz galam nevaram skaidri zināt, bet es domāju, galvenās lietas, pamatlietas un visu to, par ko mēs runājam, tad, ko es šodien runāju, man ir jāzina, ka es runāju patiesību. Tāpēc arī Pāvils, piemēram, Timotejam teica, lai viņš studē Dievu vārdu, tā, lai viņam nav jākaunās, lai viņam ir stabils pamats. Un arī 1. Timotejam 4 viņš teica tā, iekams es nāku pievērsies lasīšanai, pamudināšanai, mācībai, nepamet novārtā dāvanu, kas ir tevī, kas tev ir dota caur pravietojumu. Viņš arī saka, par mācību pielūko, par seviem mācību, paliec tajās, jo šo darīdams tu izglābsi gan sevi, gan tos, kas tevi klausās. Te mēs redzam šo principu, ka Timotejs ir šis skolotājs draudzē, un viņš paliek mācībā, bet viņš palīdzēs arī visiem pārējiem, tāpēc, ka viņi sekos, viņi klausīsies, bet viņam ir jāpaliek stingri vārdā, viņam tas ir jāstudē, jo citi uz to paļausies. Tāpēc arī teikts, ka daudzi, lai nekļūst par mācītājiem, jau būs grūtāks sots. Un tad pirmais variants ir visus lēmumus pilnībā pārbaudīt Dieva vārdā. Ja tu kaut ko nezini, tad droc, lasi. Dažkārt cilvēkam liekas, ka tādas lietas jau nav Dieva vārdā. Piemēram, Bībelē nav teikts, tev nebūs smēķēt, bet tu vari atrast principus, kas tev pateiks, tā nav laba lieta. Piemēram, ka viss man ir brīvi, bet nekam nebūs varas pār mani. Tu jau vari sākt pēc tā vadīties, saprast, kas tas ir. Un, ja tev nav skaidrība par kādu lietu, tad vīriešu uzdevums ir rakt, studēt, saprast, lai tavs pamats ir Dieva vārds, lai ir pilnīga pārliecība, kā tu rīkojies. Un otrs variants ir nepareizais variants, jo mēs tāpat redzam, ka ir ļoti daudz pārliecinātu vīriešu visā pasaulē, bet visiem nevar būt taisnība. Ir, cik internetā ir visādu veidu skolotāji, austrumu reliģiju skolotāji, ir ļoti pārliecināti, ka Allahs ir Dievs un neviens cits, ir ļoti pārliecināti, ka pasaule radās evolūcijas ceļā, un viņi ir pārliecināti, viņiem ir sekotāji, viņi seminārus taisa un brauc, un cilvēki maksā par to naudu. Pārstāv šīs harizmas pārliecības dēļ, tā ko viņi stāsta, bet viņi ir nepareizi. Un tad otrais variants ir balstoties uz savu sirdi. Un tas, protams, tas ir šis nepareizais variants, bet tā notiek, un Dievs viss caur vecajā derībā, caur praviešiem runāja un teica, viņi nesludina no manis, viņi nesludina to, ko es saku, bet viņi sludina to no savas pašu sirds, no savas pašu iztēles. Viņi ir tik pārliecināti savā prātā, viņi sevi ir piemānījuši, ka tā ir patiesība. Es ar Ģirtu arī vakar runāju par to vienu mācību, neminēšu vēlreiz to mācību, bet tas mācītājs, viņš ir tik pārliecināts par to, ka viņam tā 10 mācība ir pareiza un ka tas tā ir. Vienkārši tas tā ir. Viņš citiem māca, viņš nemaz nedomā par to, vai tā ir vai nav, tāpēc, ka viņš ir pielicis savā sirdī. Un bieži vien arī es varu pieķert sevi, ka es esmu pārliecināts par kaut ko, bet es neesmu, man mans balss nav īsti Dieva vārds. Un tādas lietas nākas pārdomāt, tādas lietas nākas pārvērtēt, vai es daru pareizi, vai es mācu citiem pareizi. Un tāpēc arī draudzē Dievs iekārtoja, ka ir nevis viens viens runātājs, un tad visi vienkārši jā, amen, bet ka Korintiešu vēstulē viņš teica, ka ja viens pravieto, tad lai citi apspriež, lai pārbauda, vai tas tā ir, vai tas, ko saka, ir patiesība. Lai vai kā vīriešos ir ielikts, ka viņi grib būt pārliecināti, viņi grib būt bez šaubām, viņi grib būt droši. Un tāpēc to, protams, var dot kā vienu padomu jebkuram, ne tikai sievietēm, bet lai tas nevienu nepiemāna, ja kāds cilvēks ir pārliecināts, tas nenozīmē, ka viņam ir taisnība. Protams, tas var piemānīt jebkuru, bet tad vīriešiem ir jābūt šai lietai, jo šajā vietā ir teikts, lai viņi lūdzu bez bārdzības un bez šaubām, ka tu tici, ka Dievs tā ir teicis, Dievs tā darīs.
lai vai kas, es paļaujos uz Dievu. Un to mēs arī lasām Bībelē, visos tos stāstos, kurās ir aprakstīta ticība, un kur ir konspektā uzrakstīta Ebrejiem 11. nodaļā, kur tas ticībā darīja to, tas ticībā darīja to, tas ticībā darīja to. Un ka viņi visi bija pārliecināti. Noā bija pārliecināts, ka Dievs sūtīs plūdus. Nekādu zīmju nebija, nekas nebija aplūdis, nekāda liela lieta, nekā. Viņš bija pārliecināts, tāpēc, ka Dievs tā teica. Viņam bija pilnīga pārliecība, un viņš darbojās. Un es tikai varu iztēloties, bet, piemēram, viņam bija jānogāž tur kaut kādi koki, un viņš teica, Dievs palīdz man nogāzt kokus, lai es varu uzbūvēt to šķirstu. Tad viņš ticībā lūdz Dievu, lai Dievs viņam palīdz izdarīt šo lietu līdz galam, kaut arī nekas neliecina, ka būs plūdi. Tāpatās arī kā Daniēls, kurš arī paļāvās uz Dievu visos savos ceļos, un kaut arī ķēniņš tur izdeva dažādas šīs pavēles, viņš tik un tā ticēja Dievam. Un Jēkaba vēstulē ir pat teikts tā, ka jālūdz ticībā, un tur teikts, ka ja kas svārstās, tas ir kā jūras vilnis dzīts no vēja un mētāts, jo lai tas cilvēks nedomā, ka viņš kaut ko saņems no tā kunga. Divprātīgs cilvēks ir nestabils visos savos ceļos. Un tātad saprotat, ka jums ir jābūt pamatam, jo kā tu vari būt pilnībā pārliecināts, ka tikai tad, ja tev ir pamats, Dieva vārds, tu tam tici tam, kas tur rakstīts, tev nav šaubu par to. Un tad vīrietim ir jābūt ar šo ticību. Un sievietēm jābūt tā, ka viņas seko tam. Un te tāda rakstīts, ka lūdz ikvienā vietā, bez bardzības, bez šaubīšanās. Bet vēl viena interesanta lieta, ko es nepieminēju, kur viņš saka, paceldami savas svētās rokas. Un kas tās svētās rokas? Rokas kā rokas, ja ne visiem vienādas rokas. 5 pirksti un kā kuram citam tulznainākas, citam mazāk. Varbūt kādam trūkst kāds pirksts, kāds naks, bet par ko viņš runā? Viņš runā par pestīšanu, kad šiem cilvēkiem šīs rokas ir tīras. Tavas rokas ir tīras no grēka. Pirmkārt, ka tu esi nomazgāts no grēkiem. Un te ir jāsaprot tas, ka vīrietim, ja viņš nāk pie Dieva, viņš nāk patiesi pie Dieva. Tad viņam ir jādomā par saviem grēkiem, vai es neesmu kaut ko izdarījis, vai es neesmu staigājis nepareizi savos ceļos. Un šīs simbols, šī roku pacelšana, tu parādi, ka tev ir tukšas rokas, tu parādi, ka tev ir brīvas un ka tu esi gatavs saņemt no viņa. Tu esi gatavs saņemt no Dieva. Tu viņam pasniedz šīs rokas, un tas ir mans rokas, un Tēvs, es nāku pie tevis. Un tātad, ka tev jābūt nomazgātiem no grēkiem. Korintiešu vēstulē rakstīts, jūs bijāt, kur Pāvils saka, nepievilēties, piemēram, mantkārīgie, netiklīgie un citi neiemantos Dieva valstību, un viņš saka, jūs bijāt tādi, bet jūs esat nomazgāti. Vai Jānis arī teica par Jēzu, kurš mūs mazgāja no mūsu grēkiem savās paša asinīs. Mūsu rokas dabīgi nav svētas, viņās nav nekas tāds īpašs, viņās nav gaisma vai kaut kas tur tāds, bet runāts par to, ka tu ej pie Dieva, un tu vari lūgt viņu, un tu vari atklāti rādīt savas rokas, tā teikt. Manas rokas ir tīras, kungs, es neesmu grēkojis. Dievs man ir taisnojis caur Jēzus asinīm. Un tad, tikai tad arī mēs patiešām varam pacelt savu vaigu pret Dievu. Jo atcerieties arī šis muitnieks, kur viņš gāja lūgt, viņš zināja savu grēku un viņš lūdza. Viņš negribēja pacelt savas acis pret debesīm, tāpēc, ka viņš zināja savu grēku smagumu. Bet tad, kad Dievs atbrīvo, tad tu vari iet un tu vari ar brīvām rokām, tā teikt, tu vari iet un lūgt viņu ar tīru sirdi. Jo, piemēram, ja šīs rokas ir kādu situšas, vai es varu iet un celt šīs rokas un rādīt Dievam, ja šīs rokas ir kādam darījušas pāri, vai arī es uzrakstījis internetā kaut ko naidīgu, kaut ko sliktu, samilojis, vai šīs rokas es varu celt Dievam un rādīt? Nē, viņas ir aptraipītas, man ir jānožēlo manas lietas, man ir jābūt tādam, ka esmu atklāts pret Dievu. Un tāpēc viņš saka, viņš saka šīs divas lietas, viņš runā par sievietēm, par ko mēs pirmā reize izrunājam, bet arī par vīriešiem. Viņš saka, tāpēc es gribu, lai vīrieši lūdz ikvienā vietā. Ja atcerieties, tā nodaļa sākās vispār ar to, kas ir lūkšana. Un viņš saka, es gribu, lai jūs lūdzat par visiem cilvēkiem, par ķēniņiem, par tiem, kas pie varas, lai jūs varat tur mierīgi dzīvot. Un tāpēc viņš saka, tāpēc es gribu, lai vīrieši lūdz ikvienā vietā, paceldami svētās rokas bez bardzības un šaubīšanās. Un es neiegāju ļoti dziļi, bet es domāju, ka es iedevu nedaudz vielu pārdomām par to,
kā vīriešiem ir jāiet pie Dieva, un ka viņiem ir jābūt gataviem vadīt pielūgsmi, vadīt kalpošanu Dievam, un ka viņiem ir jāskatās, vai, ka tu ej lūkšanā, ka tu nevari iet ar jebkādu attieksmi, tu nevari iet sadusmojies uz savu tuvāko, tu nevari iet neticībā, un tu arī jāskatās, vai tu esi tīrs no grēka.